Es esmu Raimonds, vadu uzņēmumu Madera Masters, ražojam termokoka pirtiņas, moduļu mājiņas. Mēs eksportējam pa visu pasauli. Pamatā mēs sūtām uz Norvēģiju, Vāciju. Tie ir mūsu tādi stiprākie tirgi. Ir aizsūtīts uz Franciju, Spāniju, Itāliju, Īriju, Lielbritāniju. Apjoms ir diezgan liels, pārdots, strādājam jau 5. gadu. Radām tādas augstas kvalitātes termokoka pirtiņas. Kādu problēmu mēģināja atrisināt pirms atrada mūsu pakalpojumu? Pārdot to daudzumu, ko mēs vēlamies, pārdošanas mērķa sasniegšanu. Pamanījām TikTokā pārdošanas akadēmijas video, un es sajūtu to, ka tas, ko Edmunds stāsta, ir tas, kas mums ir nepieciešams. Kā mēs palīdzējām un ko mēs izdarījām? Jūs principā likāt saprast, kā vispār pareizi strādā pārdošana, kā strādā sistēma, un to visu savest kopā, salikt skaidrā, saprotamā piedāvājumā, kas mums noteikti nebija sakārtots tādā līmenī, kā tas ir tagad. Un viennozīmīgi šī sistēma ir pavērsusi daudz skaidrāku skatu uz to, kā ir pareizi strādāt pārdošanā un kā pareizi attīstīt pārdošanas komandu. Vai esi apmierināts ar pakalpojumu? Viennozīmīgi es esmu ļoti apmierināts ar servisu, ar pakalpojumu un tieši ar to, kādā veidā noritēja visa sadarbība. Un ar to es esmu ļoti apmierināts, un es redzu turpmāko vīziju, kā pareizi iet uz priekšu un kā attīstīt, un viennozīmīgi vēl turpināšu izmantot jūsu pakalpojumu. Vai jūs ieteiktu mums citiem? Kāpēc? Pat negribētos ieteikt, jo, kā konkurentiem būs tik labs servis, viņi būs tikpat spēcīgi kā mēs. Bet, nē, tā uztver tāda nav. Noteikti mēs novēlam to, lai ne tikai mums, bet arī visiem tiem, kas dara, grib darīt, lai viņiem veicas. Ja pārdošana ir pat primārā biznesā. Ja nav pārdošana, nav finanses, nav biznesa. Tā kā, ja jūs vēlaties pacelt savu uzņēmēju darbību augstākā līmenī, tad pārdošanu vajag sakārtot. Vai jūs to kārtojat iekšienē paši, vai jūs to izvēlaties kādu pakalpojumu sniedzēju, tas ir jūsu ziņā, bet es viennozīmīgi redzu, ka mēs pieņemot lēmumu, mums ir jau uzlabojumi un vīzija, kā to izdarīt vēl labāk. Un tie ieteikumi, ko iedeva Edmunds, nesaukšu varbūt visu katru to ieteikumu, bet tur ir vairākas pozīcijas, kas ļoti labi jau strādā. Ja es teikšu, ka es tur esmu super apmierināts un vēl kaut kas varbūt tas izklausīsies pēc kaut kāda mārketinga vai kaut ko tādu, jo tas ir no paša uzņēmuma arī atkarīgs, cik jūs tās lietas, ko jums iedod un parāda, cik jūs tos tiešām arī to dzīvē fiziski pielietojat. Ja jums pasaka, ka jāstrādā pēc tādas skripta vai tādas pārdošanas sistēmas, vai jādara tā, un jūs to nedarat, tad tā jau ir atkal jūsu pašu vaina, vai jūs sasniedzat rezultātu vai nē. Es noteikti esmu gatavs kā uzņēmuma vadītājs pieturēties pie šīs sistēmas un pēc iespējas vairāk to ieviest uzņēmumu iekšienē un attīstīt pārdošanu.